Jāsaka, jau laikam labvakar visi klātesošie. Man ir tas gods būt šeit un nedaudz pastāstīt par to, pastāstīt, kā mēs dzirdam troksni, infraskaņu, zemes frekvences, kas tas ir, un pastāstīt jums no zinātniskās puses, kādi ir tie pētījumi, ko zinātne pierāda, kā vēja ģeneratori, ja vēja turbīnas var ietekmēt mūsu veselību. Protams, tas ir garš ceļš ejams, bet ar vien vairāk un vairāk parādās šo te pētījumu. Es domāju, ka jau kaut kur no 2010. Kad sāk parādīties pirmie, tagad jau ir 15 gadi, ir pietiekoši daudz pierādījumu. Būs neliels video par to, kā mēs dzirdam. Esiet tik laipni, lasiet apakšā subtitrus viņi latviešu valodā, ja drusku paklausaties, kā mēs dzirdam, jo tas jums palīdzēs saprast tālāk esošo informāciju. Es nekomentēšu. Tā, jūs jau redzējāt. Es tālāk jau stāstīšu tikai par šiem te divu veidu maņu matiņiem. To, ko jūs redzējāt, kā viņi kustas iekšējie un ārējie. Iekšējie maņu matiņi uztver skaņas ātrumu, un to jūtīgums mazinās pie zemes frekvences skaņas. Atceramies zemes frekvences skaņa, tā ir tā, kas veidojas šo te vēju turbīnu iedarbībā. Un ārējie matu matiņi savukārt uztver mehānisko kairinājumu, skaņas spiedienu, un to loma pieaug arī pie šiem zemu frekvenču skaļām, kas stimulē šos matiņus. Ir teikts, tālāk mēs runāsim vēl, ausis ir līdzsvara orgāni, un tur bija gliemzīts. Šis gliemzīts ir pildīts ar matiņiem, nervu šūnām, kas ir apmēram 50,000 mums iedalīti uz visu dzīvi, un ja viņi pakāpeniski zūd, tad arī, teiksim, mēs mazinās mūsu dzirdes spējas. Un katram cilvēkam ir savs dzirdamības slieksnis. Līdz ar to ir šie vairāk jūtīgie cilvēki un mazāk jūtīgie cilvēki uz troksni. Es atradu tikai vienu pieminētu literatūras avotu, kur, piemēram, Somijā ir apmēram 38% cilvēku, kuriem ir paaugstināta jūtība. Nav datu man par Latviju. Kāda mums vispār ir trokšņa frekvence? Lūk, dzirdamais troksnis ir no 20 līdz maksimums varbūt pat līdz 20,000 hercu skaņu troksni mēru hercos.
Un dzirdamais troksnis ir parasti saruna no 5000 līdz 3000, un cilvēku balss var radīt līdz pat 8000 hercu lielu skaņumu. Viss, kas ir virs 20 000, saucas ultraskaņa. Mēs viņu nedzirdām. Ultraskaņa ir arī tā, ko medicīnā izmanto, kad izmeklē jūsu orgānus. Mēs nedzirdam, viņa ir klusa. Un otra ir tas, kas ir zem šiem 20 000, šī ir infraskaņa. Un tā ir tā, ko mēs nedzirdam, bet mēs viņu sajūtam kā vibrāciju. Šis matu šūniņas, kas atradās ausī, mēs viņus sajūtam kā mehānisku kairinājumu, kā vibrāciju. Ja? Un ir ļoti patīkami, ja mēs nedzirdam, un vai tad to, ko mēs nedzirdam, vai radīt mums bojājumu. Un tomēr šis apgalvojums ir nepareizs, protams, un tiek pierādīts, ka šis bojājums var būt diezgan liels. Šeit ir infraskaņa. Gan dabā radusies infraskaņa, gan to, ko cilvēks raga mākslīgi infraskaņu. Un pasaulē šo infraskaņas izplatījumu mēra seismoloģijā izmanto ļoti plaši, un šie te mērījumi tiek veikti pa visu pasauli. Viņi ir ļoti daudz, vairāk par 60, un viņi uztver ļoti, ļoti mazas vibrācijas. Tā skaitā tā ir infraskaņa, ko viņi uztver, kas rod šo te vulkānu izvirdumu, tornādo un tā skaitā arī vēja ģeneratoru sprādzienu rezultātā. Ir pierādīts te dažādi autoru pētījumu dati, ja, kad infraskaņa izplatās līdz pat 1200 kilometriem. Te neiet runa par 1 vai 2 kilometriem, viņa izplatās daudz vairāk un daudz tālāk. Un man ļoti patīk šis te ieraksts, ko raksta ārsts Aleks Salts, kurš ir veicis ļoti daudz pētījumus par infraskaņas ietekmi uz dzirdi un kā mēs viņu izjūtam un kā šī te infraskaņa var bojāt šo te dzirdi. Es varbūt nenolasīšu to, bet te ir ļoti labs. Ir svarīgi tas, kurš tad ir tas, kas pierāda, vai infraskaņa ietekmē labi vai slikti. Vēja parka izplatītājs pamatojas tikai uz noteiktiem pētījumiem un ieliekot Google, ko es gatavoju prezentāciju, vienkārši ierakstīt vēja turbīna un veselība. Viņš izdod pārsvarā informāciju, kur jums iedos pētījums, kas saka, ka šī infraskaņa nav slikta. Nekas nenotiek cilvēkam. Neskatoties uz to, ka cilvēki sūdzās. Un tagad es pāriešu uz šiem te pētījumiem un gribētu jums pastāstīt un sākt ar vienu pētījumu, ko ir veikuši Somu Nacionālā iedzīvotāja apvienība pret gigantiskajām vēja turbīnām. Viņiem 15. gadā pirmo reizi sāka darboties vēja turbīnas, kas bija 250 metrus augstas. Ko viņi darīja šajā te pētījumā? Pirmkārt, viņi intervēja. Tie bija 12 somu ģimenes, kas kopsumā bija 55 ģimenes locekļi, tika aptaujāti. Šīs intervijas bija ļoti garas un smalkas, viņas bija gan arī pa telefonu, gan klātienē, un tika noskaidrots, kā viņi jūtas. Bez tam dzīvesvietas tuvums šiem te cilvēkiem bija no 1 līdz 12 kilometriem. Un viņi veica mērījumus ar mikrobarometru, kas mēra atmosfēras spiedienu dzīvojamo ēku iekšpusē. Skaņa, kas ir zem 20 herciem, neviens mikrofons nevar piefiksēt. Arī mikrofons nevar piefiksēt. Šo zemos frekvences skaņas un infraskaņu var tikai izmērīt ar šiem mikrobarometriem, ko arī izmanto tajās seismiskajās laboratorijās, lai piefiksētu šīs te vibrācijas, kas nonāk, kas mums izplatās ļoti plaši. Viņiem nebija arī finansējumi, tie bija eksperti, kas deva savu finansējumu, viņi nebija apmaksāti no vēja parkiem šis pētījums.
Un šeit ir tas, ko viņi iegūst, tās sūdzības, ko viņi iegūst šīs aptaujas laikā no cilvēkiem. Un tas ir, šīs sūdzības ir parādījušās pēc tam, kad vēja turbīnas tiek uzliktas. Un jūs redziet, te ir miega traucējumi lielā skaitā, ausu problēmas, ja? Troksnis ausīs, durošas sajūtas sāpes, ausu infekcijas, galvas sāpes, migrēna, vai nu viņi no jauna sākusies, vai nu viņi sāsinājusies, slikta duša, nespēks, sirds problēmas. Bet ko es gribētu tiešām jums uzsvērt šeit, spiesti atstāt māju. Tas ir šie cilvēki, šo te sūdzību dēļ, viņi visi bija tuvākā 2 kilometri, viņi šie 13 cilvēki atstāja reģionu un aizbrauca no savas mājas. Vācu zinātnieku veikts pētījums, kur veids pētījumu, kur ar izmantot saucamo funkcionālo magnētisko rezonanses tomogrāfiju. Nākošajā slaidā būs parādīt, kā viņš izskatās. Šis pētījums tiek veikts smadzeņu stimulācijā ar infraskaņu 14 brīvprātīgajiem, kuriem pirms tam nošaka šo dzirdamības slieksni. Un atkarībā no tā, cik labi vai slikti šis cilvēks dzird, vai viņam ir jūtība, viņam arī deva šo te, infraskaņu, kas bija 12 herci. Viņu spētīja gan klusumā, gan izmantojot infraskaņu, gan ar ieslēgtu skaņu atbilstoši mērenai trokšņa frekvencei. Mērena trokšņa frekvence ir apmēram 40 Hz, 35. Pēc likumdiešanas vēja ģeneratori nevar dot vairāk kā 35 Hz, nevarētu būt vairāk nakts laikā. Un viņu secinājumi ir šī infraskaņa spēja izmainīt neirālo aktivitāti. Tas nozīmē tas, kas notiek mūsu galvā, mūsu smadzenēs. Un viņi izmainīja miedarbības starp dažādām struktūrām, reģioniem, no kuriem šie reģioni atbild par skaņas atpazīšanu. Tas ir, jūs redzējāt, kad mums skaņa ienāk ausī un tālāk pa dzirdes nervu viņi nonāk smadzenēs. Tad, lūk, šī saskanīgā darbība, lai mēs dzirdētu šo skaņu, viņa tiek izjaukta. Un šeit ir tas, kā viņi vizualizēja šos te izmaiņas un kā viņi veica, kā viņi ieguva secinājumus. Ļoti skaisti var redzēt, kur šī ir aktivitāte, smadzeņa aktivitāte, šie te krāsainā ir smadzeņa aktivitāte, kur ir jābūt, kur nav jābūt, bet viņi perfekti izmantojot šo metodi, to varēja redzēt. Tālāk ir literatūras apskats, zinātnieki veic literatūras apskatu, kas ir zinātniskie raksti no 2016. līdz 2019. gadam. No 142 publikācijām atlas tikai 39. Un jūs redziet atkal līdzīgi, ļoti līdzīgi šie pētījumi, kādā procentā tiek pierādīti, kādas šīs te ir izmaiņas attiecībā uz infraskaņu pēc tam, kad tiem cilvēkiem, kas dzīvo vēja turbīnu tuvumā. Šis ir īpašs pētījums, kuri infraskaņas ietekme uz cilvēka veselību, kognitīvo funkciju un smadzeņu struktūru. Viņš ir īpatnējs ar to, ka viņš ir īstenībā viens pirmais tāds pētījums, jo šos te pacientus randomizē. Tas ir, neviens nezina, kurā grupā pacients, nevis pacients, bet brīvprātīgais ieies. Vai viņam deva infraskaņu 2 mēnešus, 8 stundas diennaktī. Tas bija laiks, kad cilvēks atradās mājās un gulēja. Viņam mājās uzstādīja speciālu to tehniku, kas radīja šo infraskaņu, bet 23 cilvēkiem no 38 šī infraskaņa tiešām bija, bet 15 bija placebo. Tas ir, viņiem nebija šīs infraskaņas, nebija trokšņa, kaut gan aparatūra bija uzlikta.
Nu, lūk, viņiem ir ļoti, ļoti smalka izmeklēšana, tur ir aptauja, kas sastāv no milzīgi daudz jautājumiem, viņiem atkal veids smadzeņu magnētisko rezonanses tomogrāfijas izmeklējums gan sākumā, gan beigās, viņiem ir miega izmeklējumi speciāli, kognitīvie testi un psihiskās veselības novērtējums. Tātad izmeklējumi ļoti daudz un smalki, ja? Un kādi ir secinājumi? Viens ir tas, ka infraskaņa neietekmē uzvedības iespausmes jauniem cilvēkiem. Tur bija pārsvarā jauni cilvēki šie brīvprātīgie. Bet novēroši arī šiem jaunajiem cilvēkiem novēro nogurumu un vājumu. Bet kas ir svarīgais secinājums? Viņiem secinājums, ka šī infraskaņa, viņi samazina smadzeņu pelēko vielu. Viņu samazina. To, kas mums ir. Jūs zinat, ka smadzenes mums ir baltā viela, kas ir garoza, un pelēkā viela, kas ir jau ir zemgaroza. Tad, lūk, infraskaņa samazina šo pelēko smadzeņu vielu, noteiktos galvas smadzeņu apvidos. Un tie ir tie, kas ir attiecas uz skaņas atpazīšanu, gramatikas izpildi, lasīšanu un valodas atpazīšanu. Tātad tie jau ir ļoti nopietni bojājumi, ko šī infraskaņa varētu radīt. Bet tie bija tikai 2 mēneši, ja? Es jau teicu, tie ir 2 mēneši, 8 stundas, 24 stundās. Vēl Vašingtonas universitātes pētnieki, viņi pētīja, kā tad tā infraskaņa var ietekmēt to cilvēku veselību. Un viņi konstatēja, ka šīs tās šūnas, kas ir tās matiņas, viņas uztveras šūnas ausī un maina to jūtīgumu. Ja? Infraskaņa var aktivizēt zemapziņas dzirdes ceļus, tādējādi pamodinot cilvēkus naktī, kad viņam nevajadzētu mosties. Un tādēļ arī ļoti bieži ir šie sūdzības par miega traucējumiem. Un tālāk ir varbūt smalki endolimfātiskos hidroperiods. Atcerieties, bija video, kur bija gliemezītis. Šis gliemezītis ir pildīts ar šķidrumu. Tad, lūk, tie endolimfātiskie ir šis šķidrums, varētu mēs tā teikt. Un infraskaņa var radīt tas viņa tā kā palielina spiedienu uz tajā ausī, iekšējā ausī, ja? Izraisot galvasreiboni, troksni un citus simptomus. Un bez tam vēl arī infraskaņa iedarbojas uz ārējās auss matu šūniņām un caur nārvu šķiedrām iedarbojas uz smadzenēm, radot atkal slimīgus bojājumus. Paldies. Šeit ir pētījumi attiecībā par reproduktīvo ietekmi uz cilvēkiem. Ja, pirmais pētījums ir par sievietes reproduktīvās sistēmas orgānu patoloģijām, kad novēro menstruālā cikla traucējumi, ir spontānie aborti un palielināts risks piedzimt nedzīvam mazumlim. Jūs varbūt arī esat literatūrā lasījuši, kad arī dzīvniekiem šīs problēmas varētu būt. Otrs ir infraskaņas ietekme uz sēkliniekiem. Ja, kur atkal ir. Bet šis pētījums nav cilvēkiem, vai? Es atvainojos. Šis pētījums ir uz pelēm, bet secinājums bija sekojošs attiecībā uz pelēm, ka infraskaņa ietekmē sēklinieku šūnu uzbūvi un to funkciju, kas var izmainīt spēju radīt pēcnācējus. Pētījums žurtkām. Infraskaņa rada ap asinsvadiem veido rētaudus. Jums brūce apkārt ir rētaudi. Tad, lūk, skatoties mikroskopā, šis sarkanais, šeit ir tie rētaudi infraskaņas ietekmē. Šeit ir kontrolas grupa, kuriem šīs infraskaņa nebija.
ja jūs redzēsiet, šeit ir daudz lielāks apjoms šo te kolagēno šķiedru, kas ir ap asinsvadiem. Un interesanti tas, ka deksametazons, kas ir glikokortikoīds, viņš samazināja šīs izmaiņas. Tādējādi domāju, ka tas varētu būt iekaisīgas dabas šis iekaisums, kas veidojas ap asinsvadiem. Bet, kā jūs ziniet, asinsvadi mums ir visur. Jā, viņi jau nav tikai sirdī, viņi ir visur. Un šeit ir attiecībā par infraskaņas ietekmi uz nervu sistēmu un psihisko stāvokli, ja, kas atkal pamato tos pašus simptomus, par kuriem mēs jau runājām iepriekš. Un pēdējais ir par jūras putniem, tas varbūt ir par tēmu, ko mums pasniedz Vineta, iepriekšējais runātājs, ja, kur veids Wageningen Marine Research pētījums, ja, 17. janvārī ir ziņots, kur pētnieki veids 8 putnu skaitīšanas epizodes no lidmašīnā, ievērojamā augstumā, kas ļauj noteikt populāciju blīvumu 25 km rādījusā ap vēja parku, izmantojot uzlabotos attēlus apstrādes metodas ar mākslīgo intelektu. Un lūk, šeit ir secinājums par to, ka putnu populācija ir daudz mazāka, līdz pat 10 kilometriem ap vēja parku. Tas saskan ar to varbūt, ko jau teica Vineta, ja, tas nozīmē, ka viņi ne tikai apiet, viņi vēl izvirzās. Ja. Man nav ielikti ļoti daudz pētījumu, viņi ir, es varēju jums pastāstīt tik, cik es varēju, es izvēlējos tos, kas man likās interesantāki un varbūt raksturojošākie pētījumi. Bet, ja jūs vēlaties, jūs varat atrast. Paldies par uzmanību. Mīļš, paldies! Alde Kosta, mīļš, paldies!